Latvijas radio studijā Latvijas Universitātes rektors Mārtis Sauziņš. Vēlreiz labrīt. Jūs pirms brīža mums stāstījāt, ka skolu absolventi ļoti labprāt iestājas Latvijas Universitātē un tie rezultāti ir labi. Latvijas radio gan jūlija beigās ziņoja, ka tie, kas ir izturējuši pārbaudījumu Latvijas Universitātē, tas studēt gribētāju skaits ir samazinājies par 10%. Vai šie dati jau ir stipri novecojuši? Vai? Nu, šie dati ir nedaudz novecojuši. Tātad tie, kas tiek uzņemti šobrīd Latvijas Universitātē, nav par 10% mazāk kā pagājušo gadu, bet par dažiem procentiem mazāk ir, jo mēs zinām, ka demogrāfija Latvijā ir tāda, kāda viņa ir. Vidusskolu beidzēs skaits ir tāds, kā viņš ir, un visus pēdējos gadus viņš strauji krīt, un acīmredzot vēl virkni nākošo gadu turpinās krist, tā kā augstskolām būs nopietni jāpārdomā, kā piedāvāt konkurētspējīgas programmas, lai jaunieši izvēlētos augstskolas. Bet demogrāfija ir tiešām vienīgais iemesls. Es ļoti daudz no jauniem cilvēkiem dzirdu sapni braukt studēt ārzemēs. Jābrauc uz ārzemēm, jo te nekā nav. Te nekā nav, es domāju, tā ir tāda nedaudz trafareta un manuprāt. Bet tāds ir priekšstats viņiem izveidojies. Tāds ir priekšstats, un līdz ar to patiesībā tas, ar ko augstskolām jāsastopās, ir divi faktori, ko es esmu vienmēr teicis. Tātad viens ir demogrāfija, ka vidusskolas beidzējas skaits strauji samazinās, un otrs ir, ja es tagad mēģināšu atcerēties skaitļus, domāju, ka diezgan precīzi viņus atceros, tajos gados, kad bija pīķa gadi Latvijā, gan ekonomiski, gan visādi citādi, no vidusskolas beidzējiem 80% izvēlējās studijas un palika studēt Latvijā, Latvijas augstskolās. Pagājušo gadu šis skaitlis bija nokritis nedaudz virs 50%. Tas nozīmē, ka tie, kas pēc vidusskolas beigšanas iestājās augstskolās Latvijā, kur paliek pārējie, vai visi viņi aizbrauc uz ārzemēm, domāju, ka nē, jo ekonomiskā situācija Latvijā krietni pasliktinājās. Mēs zinām, ka Latvijā lielākā daļa jaunieši ir spiesti paši maksāt par savām studijām, valsts viņas studijas neatmaksā. Tā kā es domāju, ka ir arī ekonomiskais faktors, ka daļa vienkārši nespēja apmaksāt studijas un nestudē augstskolās. Tā kā tas nenozīmē viennozīmīgi, ka visi viņi aizbrauc uz studēt uz ārzemēm, bet droši vien, ka daļa arī izvēlējās studijas ārzemēs. Jūs sakat ekonomiskais faktors, bet tajā pašā laikā arī tajā Latvijas Universitātē šobrīd, ko mēs varam lasīt neatkarīgajā dabas zinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs, tāda studija programma, no 45 budžeta vietām aizpildīts tikai 31. Tad nemaz tik ļoti neraujās arī uz tām bezmaksas budžeta vietām studēt gribētāji. Jā, tā ir taisnība, kā mēs redzam, tātad šī ir skolotāja specialitāte un droši vien, ka diemžēl skolotāja profesija šobrīd nav tā pieprasītākā no jauniešu puses, un es domāju, ka šeit ir virkne faktoru, un viens no tiem ir šī te nelīdz galam sakārtotā situācija skolotāju samaksu, darba samaksu un tā tālāk slodžu normēšanu. Mēs dzirdējām vēl pāris dienas atpakaļ mūsu ministra Vjačeslava Dombrovska preses konferenci, kurā man bija iespēja būt šai konferencē klāt, ministrs man aicināja piedalīties. Tad, 95% jautājumu no žurnālistiem bija tikai par skolu un pamatā par skolotāju darba samaksu. Tas nozīmē, ka šobrīd sistēma nav līdz galam sakārtot, un jaunie cilvēki ir rezervēti izvēlēties šo specialitāti. Bet tas pats, piemēram, matemātiķis, statistiķis, tur arī ir pietiekami daudz budžeta brīvas vietas. Statistiķis jau varētu būt labāk atalgots. Nē, protams, es domāju, ka šeit ir jautājuma loks ir komplicētāks. Pirms, ja mēs runājam, vai Latvijas Universitātē ir daudz vai maz neaizpildīt vietu, tad, ja jūs apstāties absolūtos skaitļus, tur ir patiesībā daži desmiti, tad varētu likties, daudz. Bet jautājums ir, cik studiju vietu vispār bija. Ja augstskolā, kurā ir 100 studentu uzņemt un 10 vietas ir neaizpildīts, izklausās, 10 vietas. Latvijas Universitātē, kad ir pār pa 3000 uzņemto un ir aizpildīts, neaizpildīts 30 vietas, izskatās 3 reizes vairāk neaizpildīt vietu. Tad, protams, viss ir jāskatās relatīvi procentos. Un Latvijas Universitātē ir bijusi veiksmīga uzņemšana un neaizpildīt vietu ir ļoti nedaudz. Otra daļa par to, kāpēc šīs neaizpildītās vietas Latvijā ir egzaktās zinātnēs, inženierzinātnēs, un līdz ar to vai ministrijas
šobrīd paziņotais. Tas, ka nākošā studiju gadā, tad vēl pēc gada uzņemšanā, acīm redzot, budžeta vietas varētu tikt pārdalīts no sociālām zinātnēm uz egzaktām zinātnēm, lai palielinātu šeit speciālu skaitu, vai budžeta vieta pārdala šo jautājumu atrisina. Nu, mēs redzam šeit, ka, protams, neatrisina vēl vairāk. Mēs uztaisījām tādu interesantu statistisku analīzi. Pēc centralizētās uzņemšanas mēs redzam visu, kas notiek Latvijā. Piemēram, informācijas tehnoloģijas. Ļoti pieprasīta un labi apmaksāta specialitāte. Kur daudz pat izstājās ārā, jo jau atrod darbu labi apmaksāt. Jā, Latvijas universitātei bija ļoti liels konkurss. Tā bija viena no vispieprasītākām studiju programmām. Tad pašā laikā, ja mēs paskatāmies Latviju kopumā, cik ir budžeta vietas IT visās augstskolās Latvijā, un cik ir pieteikumi ar pirmo prioritāti, tas nozīmē, ka tie, kas patiešām grib šīs studēt. Un tad izrādās, ka pieteikumi ar pirmo prioritāti Latvijā kopumā ir mazāk nekā budžeta vietu. Tas nozīmē, ka Latvijā, acīm redzot, bija pietiekoši daudz augstskolas, kas nebija Latvijas universitāte, bet pietiekoši daudz augstskolas, kurās arī informācijas tehnoloģijās budžeta vietas palika neaizpildīts. Tas nozīmē, ka sistēmā ir lielākas un nopietnākas problēmas nekā tās, ko var atrisināt ar budžeta vietu pārdalu. Nu, viena sistēmiska problēma noteikti, kas arī nenāk par labu Latvijas augstskolu prestižam, kaut vai pašmāju studentu acīs ir šis te akreditācijas process. Kā jūs vērtējat, kādēļ tas šogad neizdevās, lai gan ieceras un reformas jau tika pieteikts pietiekami skaļas, bet beigās akreditēja pat tās, kuras augstākās izglītības padomas vērtējumā bija atzītas par nekvalitatīvām? Es saprotu, ka tas bija ministrijas izvēle, iespējams, ka neizbēgam izvēle, jo tad, kad akreditācijas process bija ievilcies praktiski līdz iepriekšējā mācību gada beigām, ja akreditācijas process bremzētos, notiktu lēnāk, tad tas draudētu ar situāciju, ka gan pagājušā gada beidzēji varētu nesaņemt valsts atzītas diplomas, gan tie, kas šovasar iestājās augstskolā, viņiem nebūtu pārliecība, ka viņi ir iestājušies akreditētās programmās. Līdz ar to tas bija tāds force majeure pasākums, kur iespējams arī tādā situācijā varēja izdarīt kvalitatīvāk. Bet tas, ka pavisam noteikti, kas ir jādara, manuprāt, ministrijai absolūti tuvākajā laikā, ka akreditācijas sistēma kopumā ir jāmaina. Jo šobrīd pēc visām milzīgajām diskusijām un darbībām, kas notika ar akreditāciju, praktiski nekas nav atrisināts. Vēl vairāk, pat ja ministra Ķīļa iecerētais pasākums, ka akreditācijas procesā piedalītos Vācu birojas, arī tas patiesībā neko neatrisinātu, jo Vācu biroja uzdevums pēc tā principu, kāds bija iebūvēts Ķīļa izdomātajā variantā, bija paša akreditācijas procesa organizēšana, ekspertu piesaistīšana un tā tālāk, bet lēmumu pieņemtu Latvijā veidot komisiju, kura neizbēgam pie jebkuriem salikumiem būtu un ir ar interešu konfliktu. Jo kas šobrīd ir noticis? Ja mēs paskatāmies, kā notiek akreditācijas process. Augstākās izglītības padome veidoja to izvērtēšanas procesu. Tālāk ministrija pa vidu kaut ko darīja, patiesībā tas, ko ministrija darīja, pārnesa dokumentus no augstākās izglītības padomes akreditācijas komisijai. Es ļoti cienu Jāni Vētru, tad nekā personīgi, bet abos galos bija, tai skaitā Jānis Vētri un vēl vesela rinda cilvēku, kas pārklājas. Līdz ar to, ja es tā ļoti schematiski gribētu teikt, tad ko ministrija darīja, viņa dokuments no Jāņa Vētras aiznes Jānim Vētram. Un ja mēs uzskatām, ka šeit varēja būt no interešu konfliktiem brīvs process, brīva akreditācija, protams, nevarēja būt. Līdz ar to tas, kas būtu jādara absolūti tuvākā laikā, jāveido jauns akreditācijas mehānisms, kurā lēmumu pieņēmēji, tur nav jāizdomā velospēds. Tā ir skaitā Lietuvā un daudz kur Eiropā šis mehānisms tādā veidā, kā es viņu piedāvāšu, sen jau ir izmēģināts. Tātad gan eksperti ir ārzemi, kas izvērtē programmas, kas šobrīd arī Latvijā, gan lēmumu pieņēmēji ir no ārpuses pieaicināti eksperti, kuri ir absolūti brīvi no interešu konflikta, kurā nav augstskolu pārstāvji. Bet tā problēma, Auziņa kungs, ir tāda, ka ļoti daudz tagad šīs te programmas ir akreditētas uz nākamajiem 6 gadiem. Būtībā vesela paudze jau paspējas nomainīties. Vai viņiem būs pārliecība, ka tās ir kvalitatīvas programmas? Es gribētu teikt, ka lielākā daļa no šīm programmām ir kvalitatīvas programmas, kas ir diezgan vienkārši pierādāms dažādā veidā ar tiem pašiem ārzemju akreditācijas komisijas locekļu vērtējumiem un tā tālāk. Un tas, ka šobrīd programmas ir lielākā daļa akreditētas uz 6 gadiem, neatbrīvo mūs no
pienākumu veidot normālu akreditācijas mehānismu, jo pirmkārt tātad programmas nepārtraukti mainās. Nav tā, ka tagad 6 gadi nevienu jaunu programmu neieviesīs un nevienā programmā izmaiņas neveiks. Un tātad, līdz ar to tam akreditācijas mehānismam jau šo 6 gadu laikā ir jāstrādā pa jaunam. Un tās programmas, kas bija tās sākotnēji nekvalitatīvās un tagad iegūšo akreditāciju, tur daudz izmaiņas arī tikušas ir ievies, bet tā pārliecība jums arī ir par to, ka šīs izmaiņas ir ne tikai uz papīra, bet arī dabā, piemēram, ka ir tās bibliotekā grāmatas iepirktas vai kaut kas ir nomainīts? Es negribu runāt par programmām kopumā, droši vien tas nav mans uzdevums. Par Latvijas universitāti es varu teikt pavisam viennozīmīgi. Mums bija dažas programmas, kuras augstākās izglītības padomas veikti akreditācijas procesā, un atkal procentuāli viņas bija ļoti neliels skaits no pār pa 140 Latvijas universitātes programmām, bet bija dažas tādas, ko komisija novērtēja slikti. Gan mums, gan vēl vairāk topošiem studentiem būtu 100% pārliecība, ka viņi iestājas kvalitatīvās programmās. Visas šīs programmas tika nevis tur kosmētiski uzlabotas, kā es saprotu no jums ir aizdoms, ka dažas programmas tā tika darītas. Latvijas universitātē viss šīs programmas vienkārši tika slēgts. Un šīs programmās netika uzņemti studenti. Tā kā mums ir pārliecība, ka Latvijas universitātē programmas, protams, ir kvalitatīvas. Tas, kas attiecās uz šīm izmaiņām vai nopietnām vai kosmētiskām, kas tika izdarīts veselā rindā dažādās augstskolās studiju programmās, tas ir uz šo studiju programmu vadītāju, augstskolu un akreditācijas komisijas sirdsapziņas. Man droši vien nebūtu korekti viņas vērtēt. Mums pēdējais jautājums pēdējām minūtēm ir par akadēmiskā centra būvi. Būvēs tātad Torņkalnā, Pārdaugavā, bet es saprotu, projekts ir iestrēdzis, pirmās kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoru uzraudzība. Iepirkuma uzraudzības birojas ir aizliedz slēgt līgumu ar iepirkuma konkursu uzvarētāju Sijā Abora. Sūdzējušies ir citi konkursa dalībnieki. Vai jūs uzskatāt šo konkursu dalībnieku sūdzības par pamatotām? Es gribētu teikt, ka tas, ka šīs sūdzības ir parāda, ka Latvijas universitāte ir organizējusi patiešām godīgu konkursu, ka konkursa dalībnieku vidū nav bijušas kaut kādas neatļautas vienošanās, kas, es tagad nedaudz saminstinājos, kā korektāk to noformulēt, bet mēs zinām, ka Latvijā šiem konkursiem ir sevišķi šāda līmeņa ļoti lieliem konkursiem situācija ir sarežģīta un neviennozīmīga. Latvijas universitāte ir izveidojusi ļoti caurspīdīgu, atklātu un godīgu konkursu. Līdz ar to, protams, tie, kas konkursā nav uzvarējuši, nav apmierināti ar konkursu rezultātiem, bet šobrīd, vienkārši, lai īsi pateikt, kāda ir situācija, šobrīd, ņemot vērā iepirkuma uzraudzības biroja aizrādījums par iepriekšēju izvērtējumu, Latvijas universitātes iepirkuma komisija dažas dienas atpakaļ ir pārvērtējusi pretendentus, ņemot vērā, kā es teicu, IUBA iepirkuma uzraudzības biroja aizrādījums, un mums ir konkursu uzvarētājs, ar kuru mēs tuvākā laikā ceram noslēgt līgumu. Protams, pirms tam ir jāgaida, vai tātad pārējie konkursu dalībnieki atkal necels kāds pretendents. Skonto būtu, piemēram, pēc sola vērsties Eiropas komisijā. Viņi saskata, ka te ir apzināta rīcība gūt personīgu labumu no projekta realizācijas. Zinot Skonto būvas reputācijas, varbūt nekomentēšu šo jautājumu. Skaidrs, un valsts budžets, par ko šobrīd arī ministre diskutē, droši vien līdz gada beigām tas tiks pieņemts. Izglītības ministrija augstākās izglītības kvalitātes uzlabošanas plāniem papildus prasa vairāk nekā 65 miljonus latus, tas ir šogad un nākamā gada pirmajai pusē. Tā taču ir nereāla summa. Es pieņemu, ka tur varētu arī šo te akreditāciju par šajos plānos ierakstīt, bet tā summa ir milzīga. Ja, es domāju, ka tā ir... Cik es esmu redzējis šos novērtējumus, tā ir adekvāta summa, un tas ir tas, cik šobrīd izglītības sektoram naudas reāli pietrūkst. Kas notiks, ja neiedos? Šeit ir viens moments, ko būtu jāpatur prātā. Tad, kad 2009. gadā augstākai izglītībai un izglītībai kopumā budžeti tika samazināti krīzes apstākļos. Augstskolām valsts dotācija, valsts dotā nauda tika samazināta apmēram 2 reizes par 50%. Ja mēs dzirdam, ka budžets Latvijas valstī pildās labi, ieņēmumu daļa pieaug, tad augstākās izglītības sektorā valsts finansējums ir palicis 2009. gada līmenī. Tad mums nav
palielināts finansējums ne par santīmu, vēl vairāk. Šobrīd valsts vienu studiju vietu finansē tikai 80% no minimuma, ko valsts ir aprēķinājusi. Pati valsts ir aprēķinājusi, cik minimāli vajag, lai vienu studentu izglītotu. Tad valsts 2009. gadā ministra kabinets paziņoja, ka mēs esam krīzes situācijā, jums būs jāizdzīvo ar 85% no minimuma, ko valsts ir izrēķinājusi. Mēs joprojām dzīvojam 85% no minimuma, ko valsts ir izrēķinājusi. Tad skaidrs, ka šeit ir problēmas un finansējums ir jāprasa. Bet varbūt mēs varam izdzīvot. Kas notiks, kad mēs tiešām, veiksies augstākā izglītība līdz ar to, ka mēs nebūs 65 miljoni. Varbūt, ka tur var daļu iedot. Varbūt, ka es varu izstāstīt anekdotu par čigānu, kurš mēģināja zirgu atradināt no ēšanas. Un no ēšanas viņš esot atradinājis, bet no dzēšanas nesot paspējis, jo zirgs nomirs. Es baidos, ka ar augstāko izglītību līdzīgi mēs varam nonākt situācijā. Varbūt vienkārši ir jāatgādina, ka izglītība un zinības ir un paliek būtībā Latvijas svarīgākais dabas resurs. Es saprotu, tur ir tā pretruna, ka deklaratīvi gan valdība, gan kabinets šo precīzi atzīst, tad, kad mēs nonākam līdz darbiem, tad tā diez kāpēc vairs neizrādās šāda prioritāte.